Labrīt! Šodien ir 3. septembris, pulkstens ir 11. Mēs atrodamies Liepājas pilsētas 12. vidusskolā. Un šodien mēs ar visu skolu pierādīsim jums, ka lasīt ir stilīgi. Labdien! Labdien! Sakiet, lūdzu, kā jūs uzskatāt, kam būtu jāatbild par skolēna vēlmi lasīt grāmatas? No jūsu varbūt pieredzes. Šeit ir tāds komplekss jautājums. Nav tikai viena puses, no kā tas atkarīgs. Šeit ir liela loma gan skolai, gan vispār sabiedrībai, bet, manuprāt, vislielākā loma pieder tieši ģimenei. Ja ģimenē neviens nelasa, tad diez vai bērns interesēsies kaut ko lasīt. Ja viņš redz, ka mamma lasa, tēvs lasa, vecmāmiņa, vectēvs, tad tas ģimenei, ka pieņems, un bērns redz, ka viss lasa, tad viņš arī varēs lasīt. Protams, arī ģimenei jādomā par to, lai būtu kaut kas interesants bērniem. Ļoti krasainas grāmatas, dažādas grāmatas, enciklopēdijas. Literatūra, pēc manām domām, tā ir vārda māksla. Tāpat kā mūzika ir skaņas māksla, un mūsdienu 21. gadsimta skolēniem ļoti svarīgi ir ieaudzināt tās vērtības, kuras šobrīd, manuprāt, atrodas uz izmiršanas robežas. Šodien mēs esam izvēlējušies lasīt krievu klasiķa Paustovska vienu no spēcīgākajām liriskajām novelēm Grozs ar egļu čiekuriem. Šī novele stāsta par kādu 18-gadīgu meiteni, kura savā 18. dzimšanas dienā kā dāvanu saņem Eduarda Grīga muzikālu darbu. Labdien! Mēs atrodamies latviešu valodas stundā, un ar mums ir latviešu valodas skolotāja Rūta. Rūta, vai es drīkstu uzdot jums jautājumu? Jā, protams. Kā jūs domājat, vai grāmata ir padevusies datorā un internetā priekšā? Nē, un nekādā gadījumā tas nenotiks nekad, ne tagad, ne pēc 100 gadiem, jo visnozīmīgākais cilvēkam ir grāmata. Un pēc tam uz tā pamata rodas internets un datori un vispārējais. Paldies, Dievs jums, Rūta! Paldies! Meitenei ir jāsaprot, ka cilvēks ir īsti laimīgs tikai tad, kad savu talantu viņš ir spējīgs dāvāt arī citiem. Manuprāt, tāds ir arī mūsu skolotāja darbs un ikviena cilvēka darbs – dāvāt otram cilvēkam to visskaistāko, vislabāko. Manuprāt, lasīšanas darbs un ieskatīšanās literatūras pasaulē ar vien 21. gadsimtā ir akcentējams un ļoti svarīgs izglītības uzdevums. Lasīt ir stilīgi! Lasīt ir stilīgi!